Sveicināt, labdien! Čaujinieks, kas saka visiem, man ir viens stāstamais, tur būs tāds divas grupas jūs iedomājas. Tādā ziņā jūs tā iedomājas pa priekšu, jā. Tagad es teikšu, kurš lauku puika un pilsētas puika. Divi dažādi. Ar ko atšķirās viens no otra? No tām divām grupām. Piemēram, lauku puika māk to, ko nemāk pilsētas puika. Pilsētas puika, ka nemāk neko. Tur jau tā lieta. Neko nemāk. Lauku puika, čāls, kas saka. Blins, viņš visu kaut ko māca, saka, tu pilsētas čāls, mēs savu zeicu papīzdīlu, blins, kas saka, bet tā ir, jūs tā salīdzina, kā tur tolku no viņiem, blins, kāda vispār tu attieksmi pret dabu. Kā? Cīs paņem mierīgi izmest šitus te pilsētnieki tā parastā. Kaut kā šišpaks un miskasti blakam 2 metri blīns un nevar aiznest tur, nevis paņems nometīs. Tāpat tā kā smēķiem šitiem, ko smēķi. Pilsētā tur viss ielas ir pilns ar viņiem. Kāpēc laukos tā nav? Tāpēc, ka mēs cienam dabu un apkārtējos iedzīvotājs. Mēs nepiesārņojam laukos neko. Jūs tur uz savu pilsētu, tur ir viss atdirstuši darbu. Tā kā man jūs te neapstrīdas. Bet tā ir papēc dziļāk tagad. Visu, kur aizbrauc, blins, viss mētēs, labi. Te manā novadā daudz maz normāli. Tādā ziņā es varētu uzslavēt labenieks. Bet aizbrauc uz galvaspilsētu, uz to pašu. Tur arī kā, tur cilvēki apgrozās, viņam neciena pārējos. Piemēram, sētnieki tādi cilvēki, visādi atkritumu vedēju mašīnas, miskasnieki, kuri tos īsti, tas pats darbs, tas nav labs darbs, tas ir visiem, aiz jums visiem jāsavās. Aiz jums tie, kas mētā pēlām, blīns, aiz jums. Es te nerunāju aplings un tagad jūs nevērā šito, ko es stāstīju. Bet tā ir lauki labenīgs. Tāpēc pilsētnieki parasti atbrauc uz Jāņiem, visi izākstās, izmēta, sūsātais un aizciņas. Tā arī notiekās, es te neko nezinu, tā viņš arī ir un tā visu laiku būs. Jā, jūs papēt dziļāk, te nav ko pētīt, bet, tā notiekās, tas ir pa vīds, piesārņojumi pa cilvēciskumu iet runa arī, kāda attieksme vispār. Pilsētniekiem nav nekāda vispār, nav. Ne labdien, ne tur, pohuj, princēt, tādā ziņā, neko, viņi taču neko nedarīs, blīns. Malku pat pagal neskaldīs. Dakš zemē neraks, kartupeli, neko. No kurienes tā viņi te picerija sēž vai nebaiga, uztais baiga picēnu. Davai pasūd man nevienu 10 eiro pizgabalu, piemēram, tādā veidā. Tā jau notiek, kas redz, kurais. Tā sievietes tā, viņas cenšas, bet,
no vārguļiem tur no 20 gadīgajiem, no 30 to tur nesagaidīs. Viņš pieziet tikai aizbrauc restorānu, pasur man tur šnicel, tur kotlets vai pieri kuņģu, auf Wiedersehen, kāds saka. Nu, bet tā ir. Kāpēc mēs lauku cilvēki? Kas priekš viņiem visu šīs burkāns, kartupeļus, graudu, no kurienes nāk? No asfalta Rīgā, pieņemsim, jā. Baigi interesanti, jā. Un viņi necina lauksinieks vispār. Es tiem sūdiem neko nedot vispār. Nav pelnījuši vispār neko. Māk tikai apsmiet un noriet, kas saka. Nu, jūs papēc dziļāk arī, jā, nu, bet tā ir, un pagaidām jau sakim šķaini.